Latvieši ir stipri vai viņi ir vāji? Viņi ir stipri. Tas mūsu stiprums ir tajā arī, kad mums nav tie apstākļi reizēm. Šaubos, ja es būtu nācis no stipras, turīgas ģimenes un vecāki ir šķīrušies jau vairākus gadus un es esmu dzīvojis tikai tēti. Ka tas man iemācīja un tas man visu ir palīdzējis arī tālāk dzīvē. Es to noteikti nenovēlu tagad katrai ģimenei, ka tam tā jābūt, bet mēs esam stipri. Šitās bija vecās Gransbedres, un man lauka māja pavisam netālu no šejienes ir, un mēs te bijām kaut kādas takas iebraukuši. Kāpēc es izvēlējos, es nezinu. Droši vien tāpēc, ka tēvs to darīja, un man bija Kristers kā Elks un Artis Rasmanis, un tas man likās tas pats svarīgākais. Kaspars Stupels, kuram sākotnēji dzīve nebija devusi daudz iespēju sasniegt virsotnes, tās iekaroja. 3-kārtējais pasaules un 5-kārtējais vicečempions, līdz pat vidusskolē bija kārtīgs lauku puika, kuram patika brīvība un daudzīties. Tad, kad es pirmo reizi izbraucu ar Modrištēlu, tad es varēju noturēties pusapli. Tad rokām bija nenormāli liela tūzna un noplēst tādu, un es domāju, tad šitais ir tas īstais motocross, šitā ir tā īstenība. Tad man likās tā, ka tas ir tik grūti, ka man gribās pierādīt, ka es varu to izdarīt, un ka es varu izdarīt to, ko citi nevar. Murra arī. Neviens tev nemīļo. Aiziet pie mani. Un tur arī tas raksturs ir, ka tu vari vairāk nekā tāds, kuram viss ir uz paplātes pasniegts. Ka tā gribēšana ir kaut vai tās pirmās botas dabūt, vai pirmās brilles, vai pirmo hokeja nūju. Krietni vairāk nekā tētis tur pieies veikalā un uzreiz nopirks. Un tā cieņa pret mantām. Un tad, ja tev ir cieņa pret mantām, tev arī cieņa ir pret to savu darbu, ko tu dari. Jā, šeit ir arī visi tie vasaras gadi pavadīti, kas skolas laikā varbūt likās, ka tu pie omas jādzīvo, nekas nenotiek, nekādi draugi, nekas nav te, bet brālēni te dzīvojām, un tagad tu saproti, cik tas viss ir bijis nozīmīgi, kad tu vari ēst tos lauku labumus un dzīvot mierā un tiešām katru dienu kaut ko aktīvi darīt, nevis sēdēt pie datora. Jaunie jau nesaprot, vai es tad sapratu, nezinu. Droši vien jau, kad arī nesapratu. Vienkārši tas tā bija. Dzīvojām te un redz, ka tas ir nācis pa labu. Nav bijis tā, ka es daru kādu citu cilvēku darbu. Es vienkārši pats esmu gribējis. Un tajā brīdī, ja es neaizēju uz to treniņu, tad es nevaru pats sevi sadzīvot, tāpēc, kad es sāku sev melot un neizdaru to. Un manā skatījumā tā svarīgākā lieta ir tā, ka cilvēkam jau jāsadzīvo pašam ar sevīm ir. Un ja es sadzīvoju pats ar sevīm, tad tas rezultāts nāks agri vai vēlu. Man ir 7 dienas grāmatas pa katru sezonu un pa katriem mačiem, pa katrām vietām. Tur viss ir ierakstīts. Katra nedēļas nogala, piemēram, Latvijas čempionāts Viļakā ar 9 ir bijuši brīvie treniņi, kur ir pavadīts 20 minūtes. Pirmais ātrākais aplis uz vidējas pulss 154, maksimāls 178 bijis. Ja nemaldos, šitā varētu būt kaut kāda vienas veiksmīgas sezonas deva. Sanākušas ir tādas 15 jau. Pirms 12 gadiem pirmo reizi pasaules čempionu godā kopā ar Danielu Vilemsenu. Šī gada titulam ir cita vērtība. Šeit arī visi sejā rakstīts. Prieka nav. 2003. gadā vienkārši stāsts. Pēdējais aplis un visi zina līdzjutēji, mēs paši zinām, ka mēs tūlīt kļūsim pa pasaules čempioniem. Es pirmo reizi, Vilemsens otro reizi. Un tajā brīdī viņš pēdējā pusaplī vēl man stāsta, kā man iet pa labi vai pa kreisi, ar tādiem uzbraucieniem tā kā. Un tad tajā brīdī man liekas,
Es domāju, ka cilvēki katrs savā ziņā tiecās pēc kaut kādas adrenalīna devas. Motokrosā ir lekšana emocija, kad tu lido 20-25 metrus. Tu saproti un izproti iekšēji ar gadiem, cik perfekti tu to gribi izdarīt. Un kad tev ir tāds brauciens vai tāds aplis, ka tev nav kļūdu un tā saskaņa, tad tas ir tas baudījums. Jā, tas ir tas, uz ko tu tiecies. Lai tu nobrauktu ātrāk, pa sekundi, pa simtdaļu ātrāk to apli. Tas perfektums.